Es domāju, ka vislielākā tā nozīme bija tajā laikā, kad mēs vēl bijām pie Padomju Savienības, tad, kad tajā 88. gadā un 89. gadā pakāpeniski parādījās Latvijas baltsarkanais karogs, un tad, kad jau sāka pamazām dziedāt to himnu, un pirmais bija Baltikas, man liekas, kaut kāds folkloras pasākums, tad folkloras ansambļi arī, kas bija atbraukuši no ārzemēm, un tad nes šo baltsarkano karogu. Protams, tie karogi parādījās arvien vairāk, jo tie bija aizliegti, un tajā laikā, protams, gan himna atzīma, gan arī valsts karogs atzīma. Ja mums patiesībā šis karogs jau vēsturiski bija gan pirmās Latvijas laikā, gan arī, ja mēs skatāmies vēsturiski tas no tām cēsu kaujām, tad patiesībā es saprotu, ka Lietuvai tas karogs veidojās no jauna. Ja, kad mums ir tāds vēsturisks, tas sarkanbalts-sarkanais, bet bija valsts, kas iegūto savu neatkarību, un tad viņiem arī vajadzēja gan savu karogu atkal, gan visu to simboli, ģērbonu, un, protams, tās atkal bija jauna procedūra, lai visu to iedibinātu. Protams, jā, kad mēs tur zinājām, kad citiem bija saglabājušies vēl no dažādiem tur bēniņos un pažobelēs un lauku mājās bija paslēpti tas baltsarkanais karogs. Un tad bija laikam Igaunijā bija studentu dziesmu svētki. 80 kaut kādās, 88, arī 80. gadu beigās. Un tad bija tas notikums, kad tad Igaunijā, laikam Tallinā bija šie dziesmu svētki, un tad Igauniem un lietuviešiem jau laikam tie karogi bija tā kā līdzi, un tad man draudzene atstāstīja, ka diriģents saka, kas tad jums nav tie karogi? Un tad esot no svārkiem un dažādiem materiāliem sakrāsots, un tad zem tautas tērpa, jo gājienā tu nedrīkstēji to karogi iet, un tad viņi bija paslēpuši zem tā tautas tērp tos karogu, līdzīgu, vai ne, tam sarkanam karogam. Viņi bija tur pa naktīm sašavuši, un tad uz estrādes vilka tos karogus ārā, vai ne, nosacīt, protams, bet tās bija sašūtas, kā saka, drēbes, bet, katrā gadījumā diriģents bija teicis, kas tad mēs nevaram, mums tur Igauniem ir tas karogs, jūs arī tagad šujiet, jā. Tā kā, protams, un tad atkal tas stāsts par to sarkano, tur atkal man radinieca Kurzemē, kas dzīvo, viņa saka, vai tas jau bija, mēs vēlāk sagriezām un likām aitām ap vidu, lai vilks nenoķer, jo laikam, kad tam vilkam no tās sarkanās krāzes bija bail, tā kā, tie karogi, cits bija saglabājis, cits viņi bija izmetis aiz bailēm, cits viņi bija atkal kaut kā savādāk pielietojis, jā, tā par tiem karogiem es tev varu pateikt. Ja tu jau arī redzi, kad rāda visādas kronikas, vai ne, ka tie karogi ir milzīgi daudz, tagad man liekas, ja ir svētki, karogs parādās, bet mēs jau katrs vairs nenēsājam to karogu līdzi, ja? Un tad bija interesanti tajā laikā jau, tagad mēs ar telefoniem staigājam un skatāmies un lasam, vai ne, bet tajā laikā bija tāda maza radio sēlga, un tad cilvēks staigāja pa Vecrīgu un klausījās to aktuālo informāciju par radio, ko tad stāstīja gan kas nāca 4. mājas, gan arī tajā barikāžu laikā. Jā, tad bija tāda moda, kad visi staigāja ar maziem radio pa ielām un klausījās visas aktualitātes. Jā, tas tagad tā ļoti dīvaini liekas, bet tas bija tāds periods patiesībā. Īpaši nozīmē nebija. Zin kā, tajā laikā pirms Padomju Savienības laikā mēs jau nesvinējām. Mēs nedrīkstējām ne Ziemassvētkus svinēt, bet man vecmāmiņa bija tāda diezgan patriotiski noskaņota sirdī, un es zināju Latvijas himnu, viņa bija dziedājusi. Karogu mēs zinājām, viņa bija stāstījusi, bet tā, ka mums mājās būtu, tad nē. Tāda būtiska.
nozīmes šiem simboliem man nebija. Man bija svarīgi to brīvību iegūt tajā, ka es gribēju aiz robežām, es gribēju ceļot, es gribēju tā ārzemes redzēt, es gribēju redzēt, kā cilvēki citur dzīvo, kādas ir citu cilvēku, citu valstu kultūras, tradīcijas, citu zemju cilvēki, kā izskatās, kā viņi domā. Man drīzāk tas likās svarīgi, lai mēs neesam ieslodzīti tajā savā būrī, kur neviens netika ārā, kur veikalā bija tukši plaukti. Tas viss, tas nenormālais, kur visiem bija vienādas drēbes, kur visi bija vienādi kā tādi alvas zaldātiņi, tā domāšana. Tu drīkstēji domāt tikai to, ko tev propaganda uzspieda, un tu nedrīkstēji citas domas nedomāt, nerunāt. Man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Par barikādēm, jā. Protams, kad bija ļoti liela nozīme. Pirmkārt, jau tas, ka no 89. gada tas bija tāds lepnums, ja tev bija kaut kas saistīts ar nacionalitāti. Ja? Tātad būtībā ar simboliem. Ja tev bija karogs vai tev bija piespraudīta ar karogu, ja? Vai tu zināji kādu latviešu dziesmu vai vēl kaut ko, tad tas bija ļoti nozīmīgi, jo tad tu vismaz savā pārliecībā saprati, ka tu esi latvietis, ja? Ka tu beidzot esi atradis savu identitāti. Jo, mēs tajā laikā dzīvojām Padomju Savienībā, un mūsu tā identitāte ar Latviju kā tādu nacionālo latvietību, ja, bija diezgan pakārtota. Un tas, ka tu varēji pielikt klāt savu sarkano karodziņu vai nodziedāt kādu latvisku kārtīgu dziesmu, kur nu vēl himnu, ja, tas jau bija pilnīgi citā uztverē. Un saistībā ar barikādēm pats arī dzirdēji, ja vēsturiski Latvija jau bija tā kā pasludināta kā neatkarīga valsts 90. gadā, ja, 4. maijā, bet pēc gada tad būtībā mēs atkal pierādījām to, ka mēs tomēr gribam būt vienojoši. Un, protams, ka vienojošais ir tas Latvijas karogs, jā, kaut kāda simbolika. Zinu, ka tajā laikā bija modē auseklīši, jā, bija auseklīšu piespraudes, un tur, kur parādās auseklītes, tas arī jau bija ar nacionālu pieskaņu. Un līdz ar to, tas, protams, ka tie simboli bija ļoti nozīmīgi. Par to gan es nedomāju pilnīgi, jo bija tik trauksmaini, kad mēs bijām gatavi tajā pozīcijā, ko es stāvēju saviem kolēģiem, notreties, jo mēs bijām ar kolēģiem kopā, mēs arī bijām gatavi mirt, jo konkrēti es toreiz biju mana vieta bija pie ministru padomes, dežurēju starp tā laika kinoteātri Rīgu un ministru padomi. Tur bija arī nobloķētas durvis ar kravas mašīnām, pilnas ar, ko bija piekraut, momentu nepateikšu, vai grantu, vai ko es nezinu, pilnas kravas mašīnas bija. Un mēs ar kolēģiem, kā teikt, bloķējām tā. Un tā, kad tur blakām notika šaušana tur uz ielām, jā, tad mēs pat nokāpām no mašīnas lejā, sadevāmies rokas un tā nosacītu cilvēku ķēdīti bijām pretī vienām no ministru padomjas durvīm. Bet tā kā tu jautāji, ko mēs domājam pēc tam par to, gan es pilnīgi nedomāju. Es domāju, ka mēs tikai sapratām to, kad atpakaļ ceļa nav. Bet tas jautājums, ko domājam pēc tam, pilnīgi auzās. Es pilnīgi nedomāju, kas būs par to. Lūdzu. Tajā laikā, ko es domāju, kas būs pēc barikādēm? Jā. Es cerēju brīvību. Es patiesībā, tur 14 gados tāds pusaudzis, ko tu tur daudz zini, neko ārā neesi neredzējis, nedzirdējis, savā būrī ieslodzīts bijis. Es, protams, cerēju, es esmu no tiem, kas saka, kaut pastalās, bet brīvā valstī. Es esmu no tiem.
no cilvēkiem. Man nevajag miljonus, man tur nevajag, es nezinu, zeltus un osobņokus jūras krastā. Es bez tā varu iztikt, bet man vajag ceļot. Man vajag tādu sajūtu, ka es neesmu ierāmēta. Jā. Es negribu būt kastē un rāmī iekšā. Man tas ir svarīgi. Tajā laikā, Jā. ko es domāju, kas būs pēc barikādēm. Būtībā, kā jau es teicu, es biju diezgan jauna. Es vēl politikā nebiju tā orientēta. Es tikai zināju to, ka es tiešām esmu latvieta, ka man ir svarīgi simboli. Kas notiks pēc tam? Noteikti jau, ka es domāju, ka mums būs brīva Latvija. Tādā ziņā, ka mēs beidzot varēsim runāt latviešu valodā biežāk un ka sabiedrība mainīsies. Kā nebūs vairs krievu valoda jāmācās, jo toreiz mums bija krievu valoda obligāti un bija gandrīz katru dienu, tāpat kā jums tagad matemātika, jā, tāda bija toreiz mums krievu valoda. Līdz ar to, tad, varbūt no tāda viedokļa. Tieši barikāžu laikā. Ir tā, ka es pati barikādēs, protams, nebiju. Kā jau es teicu, es biju jau meitene, bet manam tētim bija jāvada visi barikāžu dalībnieki, jo viņš bija šoferis uz autobusu šoferis, un viņam bija jāvada barikāžu dalībniekus. Un viņš mūs ar mammu un māsām aizved uz laukiem. Un mums tur nebija ne radio, ne televīzija. Mēs neko nemaz nezinājām. Un tikai pagājušajā gadā stāstot pārējiem savu stāstu, es sapratu to, cik milzīgs man bija pārdzīvojums. Cik milzīgs pārdzīvojums man bija, kad tētis brauc mums pakaļ. Tad acīm redzot, tikai tad es sapratu, ka mēs varējām arī tēti neredzēt. Ja? Tā kā būtībā tas bija tas spilgtākais moments, jo tad tu aptvēri to, kas ir. Bet vēl pirms tam, 13. janvārī, es pie savas vecās mammas biju uz viņas dzimšanas dienu, un mēs skatījāmies televīzijā, kas notika Lietuvā. Un tas ir vēl viens ļoti spilgts moments, ko es atceros tieši televīzijas to pārraidi, kad stāstīja par to, kas notika Viļņā, cik daudz cilvēku tika sabraukti ar tankiem, kad dzīviem cilvēkiem brauc tanki pāri, ja, kur bija nogulušies uz ceļa, lai nešķērsot, un viņiem bija vienalga. Tas, man liekas, ka to redzēt un dzirdēt un pārdzīvot iekšē bija ļoti smagi. Tajā laikā es, skolotājs Andris Presis, kad notika barikāžu laiks, strādāju Cēsīs Delcīgi aicinājumu ģimnāzijā par fizikas matemātikas skolotāju. Kopā, ja nevaldos ar Šķēli, Jāni un daudziem citiem kolēģiem, mēs devāmies, ja pareizi sakot, no Cēsīm. Un tajā laikā mūsu vidusskolas direktors bija Endera Jānis. Viņš bija tajā laikā pirmā sasaukuma deputāts, kurš arī organizē šo neatkarīgo Latviju, to es, kad notika balsošana. Tad, lūk, mūsu skolā direktora vietniece bija Austra Dika. Cēsu draudzīgās aicinājuma ģimnāzijas direktora vietniece bija Austra Dika. Viņa visiem skolotājiem, kuri vēlējās, atļāva nenākt uz stundām, bet doties uz barikāžu dienā. Praktiski stundas nenotika. No Cēsīm centrāla laukumā tika organizēti vairāki autobusi. Speciāli autobusi, kur ne tikai skolotāji, arī citi cilvēki, kuri gribēja doties uz barikādēm, tika vesti uz Rīgu. Autobusu kursēja no rīta uz turienu, vakara atpakaļ. Tie, kas gribēja palikt pa nakti, palika pa nakti Rīgā. Es biju pa dienu, es pa nakti nepaliku. Es vēl otrā diena atkal ierados autobusu. Tātad
Austra Dika tajā laikā bija direktora vietniece. Viņa visiem mums deva zaļo gaismu, lai piedalītos barikādēs. Tālāk vēl ko atceros. Tieši Cēsīs īsi jau vēl pirms barikādēm pirmais Latvijas karogs līvoja virs ugunsdzēsības depo, vai kā to sauks, mums ir Cēsīs, ir centrā ir ugunsdzēsības, kur ugunsdzēsības mašīnas stāv, ja? Tur bija tāds tonis, un uz tā tika, ja nemaldos, uzvilks pirmais karogs. Šo karogu tur uzvilka tā laika ugunsdzēsēju tāds biedrības direktors pats. Es viņu personīgi pazinu, bet tagad nezinu vairs, kā viņu sauc. Tas pagaidām īsumā. Kā atceļš, es vēl kaut ko pastāstīšu. Viss. Labi. Un jūsu direktoras viesniece... Austra Dika. Jā, viņa bija atļauts? Viņai, vai viņa bija atļauts vai nebija atļauts, to es nezinu. Viņa mums atļāva un rekomendēja, ieteica, rekomendēja. Ne, viņu neuzspieda. Kuri grib tā apmēram? Es vairs tā īsti neatceros. Bet viņa mūs visus saprata. Viņa dotā momenta ir pensionāra, to skaidri zina. Man ir viņas koordināts tā tālāk, vai ne? Bet saprotiet, tad, kad izlēma, kad Latvija būs neatkarīga, mūsu skolas direktors bija Saeimas deputāts Endere Jānis. Viņš bija tajā laikā draudzīgās aicinājuma ģimnāzijas direktors. Viņš bija Rīgā darbojās, jā. Tad vēl tajā laikā es biju ne tikai fizmatisks skolotājs draudzīgā aicinājuma ģimnāzijā, bet es biju draudzīgās aicinājuma ģimnāzijas reāla klases audzinātājs. Mums bija reāla klase, humanitārā klase un vēl trešā klase bija reāla klase bija ar fizmatu novirzienu. Humanitārā. Un trīs tipa klase bija, atsakot, vai ne? Un es biju reāla klases audzinātājs. Barikādēm iemesls bija parādīt, ka mēs nepiekritīsim, jo PSRS Baltijas kara apgabala virspavēlnieks, kas atradās Rīgā, ja viņš būtu devis pavēli doties ar bruņu transportieriem, ar kādām militārām struktūrām, tur nebija varianti. Viņi būtu visus tur noslaucījuši un asins peļķe, bet, paldies tam cilvēkam, kurš to tādu lēmumu nepieņēma. Bet nevis iemesls, bet ieguvums. Mēs ieraudzījām, cik vienoti cilvēki ir tajā brīdī, kad draud kaut kādas nepatikšanas. Un tam nebija nozīmes ne tautībai, ne rasei, ne dzimumam, ne vecumam. Tā bija vienotība. Tā tik vēl trūka. Es pat biju jābūt, kāds bija iemesls piedalīties. Es atbildēšu šodien, es vispār nezinu iemeslu, lai nepiedalītos. Tas stulbs jautājums. Vēlme pēc brīvības, pēc pašnoteikšanās, pēc neatkarības. Vēlme izlausties no kastes būra, jau atkārtošos. Vēlme izlausties no tā ieslodzījuma, no tās uzspietās propagandas, no tās demagoģijas mūžīgās, es saku, lai vai ko, bet nekad es negribētu nonākt atpakaļ Padomju Savienības visā tajā režīmā. Tas bija šausmīgi, tas bija nenormāli. Es nevarētu tur nodzīvot vairs nevienu dienu.